Līdz pat septembra beigām Valkas mākslas skolā ikvienam būs iespēja aplūkot izstādi, kas tapusi uzņēmuma ZAO vides izglītības programmas cilvēks vidē ietvaros. Izstādē aplūkojami lielformāti darbi, kurus pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi veidojuši izmantojot dažādas otrais izmantojamās izeivielas. Arī mākslas skolas pedagogi ir ļoti gandarīti, ka šī izstāde ir atceļojusi tieši uz Valku. Esam pateicīgi par to, ka arī Igauniem tiek parādīta šī izstāde un atsauksme ir diezgan liela. Nāk jau bērnu vecāki un priecājas, kad no tādām pavisam neparastām lietām top mākslas darbi. Valkas mākslas skola ir viena no izglītības iestādēm Vidzemē, kas aktīvi iesaistās dažādās uzņēmuma ZAO piedāvātajās aktivitātēs. Mūsu bērni ir ļoti ārkārtīgi priecīgi, ka viņiem ir iespēja tātad gan no 5 gadu vecuma, gan arī lielākiem bērniem jau ģimnāzijā tie, kur iet pilnveidot savas prasmes radošās dažādos šajos piedāvātajos konkursos. Atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumam ZAO šis būs jau 14. mācību gads, kad izglītības iestādes no visas Vidzemes aicinātas iesaistīties vides projektā Cilvēks vidē. Projektā mēs parasti cenšamies tātad ielikt tādus galvenos virzienus. Viens ir šis te radošā darbība, radošais virziens, kur bērni vai nu var zīmēt kādas paskartes vai veidot gleznas. Tad, protams, ir praktiskā darbošanās, kas vairāk, protams, būs saistīta ar izlietotā iepakojuma vākšanu, tur plasmasas pudeles vai papīrs. Tāpat turpinās arī izglītojošā vides programma Poligonā Daibe, kuras laikā gan maziem, gan arī lieliem ir iespēja plašāk iepazīties ar atkrituma apsaimniekošanas norisi. Galvenās tēmas, par kurām mēs šogad turpināsim runāt un vēl uz priekšu runāsim, tās ir tātad atkrituma apsaimniekošanas veidi, atkrituma ietekme uz vidi, cilvēka veselību un atkritumu nulles cikls, kur tā galvenā doma ir tāda, ka atkritumi nav nekāda atkritumi, bet gan vērtīgi resursi, vērtīgi materiāli, no kurus mēs varam atgriezt apritē, no kuriem mēs varam arī veidot sev derīgas un vajadzīgas lietas. Līdzīgi kā pērn, arī šajā mācību gadā izglītības iestādes aicināts iesaistīties atkritumu šķirošanas un otrais izmantojamo izēvielu vākšanā. Pamatskola audzēkņiem līdzīgi kā pērn būs iespēja veidot galda spēles par vides tēmu. Savukārt vidusskolēni tiks aicināti veidot nelielus teatrālus uzvedumus, kurā viņi, akcentēs svarīgākās lietas atkrituma apsaimniekošanas jomā, un tad šo viņu uzstāšanos mēs vērtēsim. Varbūt iesākumā iespējams, ka viņi atsūtīs video materiālu par šo savu iestudējumu, un tad mēs organizēsim pasākumu, kurā mēs aicināsim tos labākos izspēlēt šīs teatrālās etīdes. Savukārt bērndārza audzēkņi kopā ar audzinātājām arī šajā mācību gadā varēs veidot lielformāta mākslas darbus no izlietotā iepakojuma un citiem materiāliem.